Espresso ar Eleks Kļaviņš. Koncentrētas sarunas par aktualitātēm juridiskajā jomā. Mani sauc Daiga Zivtiņa. Es zvērinātu advokātu birojā Eleks Kļaviņš un regulāri pildu šķīrētiesneša pienākumus. Jā, labdien, mans vārds ir Osvalds Zebris. Šodien mēs raidierakstā pievērsīsimies šķīrētiesām un šķīrētiesu reformai, kas notiek Latvijā. Un ir tā, ka šķīrētiesas Latvijā ir, protams, sen pazīstams institūts, bet varbūt netik ļoti plaši izmantots, kā varētu būt bijis izmantots. Lielā mērā tāpēc arī notiek šī reforma. Un kas mainīsies šīs reformas kontekstā un kādi ir tie galvenie akcenti, ko likumdevējs varbūt ir gribējis piešķirt šai šķīrēties reformai, mēs šodien arī runāsim. Vispirms, varbūt mēs varētu sākt ar tādu jautājumu, kāpēc vispār šķīrēties ir nozīmīga, ko tā dod strīdniekiem, pusēm, kāpēc šķīrēties nevis parastā tiesa tiek izvēlēta bieži. Jā, te es sākšu ar varbūt plašāku skatījumu par to, ka starptautiskā tirdzniecība kļūst arvien dinamiskāka un komplicētāka, un savukārt komersanti meklē arvien elastīgākas un ātrākas metodes, kā atrisināt savas konflikta situācijas, ja kaut kas savos projektos, līgumos neiet tik gludi. Un šķīrētiesas piedāvā šos te mehānismus, šīs metodes, un vēl liels ieguvums ir tas, kad tieši strīdus risinot šķīrētiesā, salīdzinoši ar valsts tiesām, piemēram, ir lielāka iespēja saglabāt šo sadarbību un turpināt sadarbību. Tas ir ļoti svarīgi gan lielos, piemēram, infrastruktūras projektos, gan vispār katra uzņēmuma darbībā saglabāt šos te darījumu partnerus. Es tās dzirdēju, ka šķīrētiesa arī nodrošina to lietas izskatīšanu ātrāk nekā regulārā parastā tiesa. Vai tas tā ir? Un cik ātrāk tad vidēji? Jā, tas tā noteikti arī ir, jo pirmkārt šķīrētiesā lietu izskata vienreiz. Ir viens šis spriedums, un spriedums ir galīgs. Valsts tiesās ir iespēja pārsūdzēt spriedumu apelācijā un tālāk kasācijas instancē. Līdz ar to tas var būt 3 reizes garāks un bieži vien vēl garāks process. Arī izmaksu efektivitātes ziņā tas ir komplicētāks un smagnējāks process. Turklāt šķīrētiesā puses var vienoties par šo te procesu, kas tiek darīts kurā procesa stadijā, ir krietni lielāka elastība, krietni lielāka sapratne un uzticēšanās šim procesam un līdz ar to arī iznākumam. Es zinu, ka vismaz Latvijā bieži vien ir izskanējis Stokholmas šķīrētiesas vārds, ar kur arī es zinu, ka tev ir zinām saikņo vēsturiski bijusi un vēl aizvien ir. Saki, vai Latvijas vai Baltijas uzņēmēji izvēlās, teiksim, Stokholmas šķīrētiesu kā vietu, kur risināt strīdus, un kāda ir tā tendence, ko tu novēro? Jā, pilnīgi noteikti. Stokholmas šķīrētiesa ir ļoti pazīstama Latvijas komersantiem un arī mūsu reģionu komersantiem. Un šī tendence ir statistiski atkal, ka arvien vairāk lietas tieši no Latvijas nokļūst Stokholmas šķīrētiesā. Piemēram, pagājušajā gadā šādas bija 7 lietas. Salīdzinoši ar iepriekšējiem gadiem tas ir ievērojams kāpums, un tas arī liecina, kad šī sapratne un uzticēšanās par šķīrētiesu, darbību un par iznākumu, par rezultātu, kā notiek šķīrētiesu lietu izskatīšana, uzticēšanās ir krietni augusi. Un tas ir tāds labs indikators arī šķīrēties attīstībai Latvijā. Es tā pieļauju, ka viens no atslēgu vārdiem šeit varētu būt tevs pieminētā uzticēšanās. Vai tu redzi, ka šķīrēties reforma Latvijā, kas ir sākusies un acīm redzot vēl turpināsies, vai mēs varam tuvoties šim augstiem uzticēšanās standartam, kas ir vērojams Stokholmas gadījumā, un kādā veidā mēs tam varam tuvoties? Mums noteikti ir jātuvojas. Tas ir laika jautājums, un Latvijā ir visas iespējas arī sasniegt šo mērķi. Un, ja mēs skatāmies salīdzinoši arī Baltijas valstu mērogā, tad tieši Latvijā ir vislielākais vietējo šķīrētiesas lietu skaits. Protams, mēs arī esam īpaši ar ļoti lielo šķīrētiesas institūciju skaitu, bet tomēr, ja mēs paskatāmies arī
cik ir, piemēram, izpildu raksti izsniegti gadā, tad šis skaitlis ir ievērojams. Piemēram, sākot no 2014. gada, kad bija vairāk par 1000 izpildu rakstiem gadā izsniegts Latvijā saistībā ar šķīrēties spriedumu piespiedu izpildi. Vēlākos gados šis skaitlis ir samazinājies apmēram līdz 400, un tāpat salīdzinoši Baltijas mērogā tas ir ļoti liels skaitlis. Līdz ar to tas liecina, ka šķīrētiesas tiek izmantotas kā strīdu risināšanas mehānisms. Ir jautājums, kā celt šo te kvalitāti, uzticēšanos, un, protams, tagad, kad ir jau spēkā un ir piemērojami jaunie likuma grozījumi, tieši šķīrētiesām ir tas darbs un uzdevums, un faktiski tā ir arī viņu interese ievies šos te grozījumus savos reglamentos, savā darbībā, un tā ir arī iespēja parādīt, ko kuras šķīrētiesa spēj vairāk un labāk piedāvāt tieši komersantiem. Tādā veidā tā varētu būt tāda veselīga konkurence starp šķīrētiesu institūcijām, un šķīrētiesu institūcijas varētu tādā veidā arī vairāk izcelties. Protams, vienlaicīgi ir arī sagaidāms, ka varbūt kādas šķīrētiesu institūcijas nedarīs pilnīgi neko, un varbūt viņas ar laiku arī izzudīs, bet tas ir tāds dabīgs process. Un tas ir vērsts viss uz šo te uzticības veicināšanu, paļāvības veicināšanu, lai komersanti varētu droši ar pārliecību likt šķīrēties klauzulas savos līgumos. Labi, tad ejot pie šīs reformas un likuma grozījumiem, kurus tu jau pieminēji, kas tad ir tie galvenie akcenti, kas mainās un kāpēc šādas pārmaiņas bija vajadzīgas? Pats galvenais, un tas ir tas ietvers, ka mēs šobrīd varam teikt, ka Latvijas šķīrētiesu regulējums atbilst UNCITRAL paraugu likuma principiem. Tas bija tas mērķis arī iepriekšējā reformā, kas notika pirms jau 10 gadiem, un tagad tas ir realizējies, tagad tas ir iestrādāts likumā, un šis te mērķis bija celt šķīrētiesu kvalitāti tādā veidā, ka tiek ieviesti starptautiski atzīti principi šķīrēties lietu izskatīšanā, un tas arī ļoti cieši saistīts ar kvalitātes jautājumu. Jau iepriekšējos gados ilgstoši gan FISIL, kas ir ārvalstu investoru padome Latvijā, gan OECD, gan citas starptautiskas organizācijas bija sniegušas rekomendācijas valdībai ar ieteikumiem vairāk izmantot alternatīvos strīdu risināšanas veidus tieši komercstrīdu risināšanā un jo īpaši šķīrētiesas. Jo bija redzams, ka tā vide ir izveidojusies un ir šķīrētiesas, kas aktīvi darbojās Latvijā. Pietrūka šī te regulējuma, kas atbilst starptautiskām normām, starptautiskām prasībām, un pēdējais piliens, ja tā varētu teikt, bija pagājušajā gada Satversmes tiesas spriedums, kurā tika konstatēts, ka ir nepietiekama valsts kontrole pār šķīrētiesu darbību spriedumiem, un rezultātā Tieslietu ministrija pagājušā gada aprīlī izveidoja darba grupu, lai izstrādātu grozījumus likumā, regulējumā. Un tas ir ļoti apsveicami, kad jau pirmajā šīs darba grupas sēdē darba grupas dalībnieki diezgan vienisprātis bija par to, ka ir plašāk jāskatās uz šo regulējumu, ne tikai uz apstrīdēšanas šo te institūtu, bet plašāk, lai Latvijā arī tiktu ieviesti šie te UNCITRAL paraugu likuma standarti un lai visās jomās tiktu nodrošināta šī te kvalitāte un atbilstība. Jā. Es tā saprotu, ka pamatā runa ir par grozījumiem divos likumos, civil procesa likumā un šķīrēties likumā. Jā, tie ir tie divi likumi, kuri Latvijā reglamentē šķīrētiesu darbību un kā lietas tiek izskatītas šķīrētiesās. Un grozījumi ir stājušies spēkā, vai ne? Jā, grozījumi stājās spēkā šī gada jūlijā, un tie jau ir spēkā 3 mēnešus, un mēs jau arī redzam pirmās lietas, pirmos rezultātus, piemēram, kur jau uzsāktās starptautiskās šķīrētiesu lietās. Prasītājs, piemēram, nonāk pie secinājuma, ka ir nepieciešams prasības nodrošinājums lietā un iesniedz pieteikumu Latvijas tiesā, un šāds prasības nodrošinājums tiek arī
iegūts. Tas ir jaunums, tas nebija iespējams iepriekš, un tas ir ļoti svarīgi, lai vēlāk arī tad, kad puse iegūs šo te sev labvēlīgo šķirēties spriedumu, lai arī būtu iespēja to izpildīt. Labi, tātad nodrošinājums ir viena lieta, kas vēl ir varbūt tie galvenie ieguvumi pēc grozījumiem, ko puses, kas izmanto šķīrēties, iegūst. Jā, pirmkārt jau, kā es minēju, darba grupas uzdevums bija izpildīt Satversmes tiesas spriedumu. Tas nozīmē ieviest šo regulējumu, lai šķīrēties spriedumiem būtu valsts tiesas kontrole, lai viņi būtu apstrīdami. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka 30 dienu laikā pēc tam, kad puses ir saņēmušas šķirēties spriedumu, puse, kura uzskata, ka ir bijis kaut kas nekorekti, ir kaut kas varbūt pretiesiski noticis šķirēties lietas izskatīšanā vai kā ir spriedumā, ir tiesīgi iesniegt pieteikumu valsts tiesā. Tiesa šo pieteikumu nosūta otrai pusē paskaidrojumu sniegšanai 20 dienu laikā, un pēc šī termiņa noticējuma vai arī tad, kad saņem paskaidrojumus, rakstveidu procesā izskata šo jautājumu. Tiesa var arī organizēt tiesas sēdi un uzaicināt puses. Un kas ir svarīgi, kad šādā pārskatīšanas procesā, tas pat nav pārskatīšanas, tas ir tāds kā kontroles process. Lietu neizskata pēc būtības. Netiek analizēti pierādījumi, netiek vērtēti lietas materiāli. Faktiski tiesa izvērtē šo spriedumu, lai konstatētu, vai ir kādi pārkāpumi bijuši un vai ir tie pamati, lai atceltu spriedumu. Atkal salīdzinoši ar parasto tiesu darbu, kad lietas izskata apelācijas un kasācijas instancē, parasti nākamām instancēm ir pieejams arī viss lietas materiālu kopums. Šajā gadījumā, atsevišķos gadījumos, tiesnesis var nošķīrēties, izprasīt arī visu lietu, bet tas nav mērķis izskatīt lietas materiālus. Drīzāk tas varētu būt, lai apskatītos, vai ir bijis kāds paziņojums, par kuru ir strīds, pieņemsim pusē par lietas uzsākšanu vai par šķīrēties sēdi. Tas var būt, lai noskaidrotu jautājumu, vai, piemēram, ir otra puse sniegusi kādus iebildumus, vai laicīgi ir norādījusi uz kādiem šiem te jautājumiem, kur vēlāk ir izveidojusies šī te nekorektā varbūt situācija. Un tad tiesa var lemt vai nu noraidīt šo pieteikumu, vai arī atcelt spriedumu. Un tas ir tāds kā drošības mehānisms, lai puses zinātu, ka ir šī te vēl iespēja pārskatīt, vai tiešām procesuāli ir izskatīta lieta korekti. Piemēram, Zviedrijā ir ļoti zems to lietu procents, ka tiesa atceļ spriedumus. Tas ir arī tāds šķīrētiesneša goda jautājums, ļoti labi paveikt savu darbu, ļoti kvalitatīvi paveikt savu darbu, un attiecīgi pusēm tas dod šo te komfortu, kad tāds drošības mehānisms ir iespējams. Kā nākamais ļoti tāds nozīmīgs jaunievedums ir tiesu atbalsts šķīrēties lietās. Tas ir jaunums Latvijā, bet tas ir bijis citās valstīs, un šobrīd jau tiesas saņem pieteikums no šķīrētiesām, piemēram, lai iegūtu papildus pierādījumus no trešajām personām. Atkal tas notiek tādā veidā, kad kāds no lietas dalībniekiem sniedz šo te lūgumu šķīrēties lietas ietveros, ka ir nepieciešams iegūt papildus pierādījumus, un šķīrētiesneši izlemj, ja tiešām tas ir nepieciešams, tas šķīrēties lūdz valsts tiesu veikt kā procesuālās darbības, lai savāktu šos pierādījumus. Vēl viens būtisks jaunums ir tieši liecinieku liecības, kā pierādījums lietā, kas iepriekš nebija iespējams, un atkal, ja liecinieks nesadarbojas un neierodas uz šķīrēties sēdi, vai, piemēram, ja ir pamats domāt, ka liecība varētu būt nepatiesa, piemēram, tad atkal var lūgt valsts tiesas palīdzību, lai ar tiesas pavēsti, kas ir mehānisms, kas ir pieejams tiesai un nav šķīrētiesai, uzaicina konkrēto personu un uzdot šos jautājumus, ko ir iesniegusi šķīrētiesa. Valsts tiesai ir pieejams mehānisms, kas nav šķīrētiesām, un
valsts tiesa var brīdināt liecinieku par kriminālu atbildību gadījumā, ja liecinieks sniedz nepatiesu liecību. Un attiecīgi valsts tiesa, uzaicinot arī lietas dalībniekus, uzdot jautājumus, kas ir saņemti no šķīrētiesas, sastāda protokolu par liecinieku noklausīšanos un protokolu nosūta šķīrētiesai. Šķīrētiesa izvērtē protokolu kopā ar citiem pierādījumiem lietā un var izdarīt secinājumus un tālāk taisīt spriedumu lietā. Vēl kā jauninājumi ir daži citi jautājumi, par ko var izlēmt tiesa, ja to lūdz šķīrētiesa, un tas ir saistīts arī ar šķīrētiesnešu iecelšanu vai noraidījumiem šķīrētiesai, kas atkal ir papildu mehānisms, kas nebija iepriekš pieejams. Vēl es gribētu minēt par ad hoc šķīrētiesām. Tas ir uz pušu vienošanās pamata, katrai konkrētai lietai organizēta lietas izskatīšana, kur ir šis šķīrēties sastāvs, bet nav šķīrēties iestādes, kas nodrošina šo te atbalstu un organizatorisko pusi. Un iepriekšējais regulējums neparedzēja ad hoc šķīrēties spriedumu piespiedu izpildi. Un ir viedoklis, ka tādēļ Latvijā radās tik daudz šķīrētiesas. Es pieņemu, ka tas bija viens no iemesliem, kāpēc Latvijā sāka pieaugt šķīrētiesu institūciju skaits līdz pat 200 un vairāk. Un ir diezgan daudz šķīrētiesas, kas viņas nav aktīvas. Varbūt viņas tika izveidotas vienai vai dažām lietām un izpildīja savu funkciju, un viņas vairāk nebija vajadzīgas. Un šis jaunais regulējums dod iespēju arī ad hoc šķīrēties gadījumā prasīt piespiedu izpildi, tāpat tās izmantot arī tos mehānismus, kas ir pieejami šķīrēties lietās, ja šķīrēties iestādes administrēta lieta. Viss tevs minētais izklausās tik loģiski un, kā saka, pareizi, ka nevilši nāk prātā doma, kāpēc tikai tagad 2024. gadā tas ir stājies spēkā. Ka liktos, ka tas viss ir tik loģiski, ka tam jau sen bija jābūt. Vai tur bija kaut kāda ļoti ilga apspriešana par to, kā to visu darīt un kā to likumu mainīt, vai tur bija kādi citi iemesli, kāpēc tikai tagad? Jā, tas process ir bijis ļoti garš, ceļš bija diezgan ilgs un ar daudzām diskusijām, un iepriekšējais šķīrēties likums tika pieņemts 2015. gadā un stājās spēkā, un jau tad bija izstrādāts likumprojekts, kas bija balstīts uz UNCITRAL paraugu likumu. Tikai, diemžēl, toreiz tas neguva atbalstu. Tika pieņemts šķīrēties likums tādā redakcijā, kādā viņš bija, un bija vajadzīgi vēl 10 gadi, lai mēs nonāktu līdz šai situācijai, kur acīm redzot bija izveidojusies sapratne par vajadzībām, bija izveidojusies sapratne, kad nav iespējams turpināt, tā kā tas bija iepriekš, un noteikti arī komersantu attieksme bija pamainījusies, komersanti bija kļuvuši gudrāki, apģērīgāki, lasīja līgumus, vairāk neparakstīja jebkādas šķīrēties klauzulas, pievērstam uzmanību. Bet tai pašā laikā komersantiem vienmēr ir bijusi tā interese un vajadzība, lai strīdus izskatītu ātrāk, lai ātrāk nonāktu pie šī rezultāta, pie saprātīgā iznākuma. Un komersanti, protams, viņi skatījās arī citas iespējas, arī ārpus Latvijas. Mēs zinām, ka ik pa laikam arī puses līgumos bijušas interesētas, piemēram, ierakstīt viļņu šķīrēties klauzulu, vai ne? Kas arī attīstīta šķīrēties institūcija, kurai var paļauties, bet, protams, vienmēr bija tā vēlme, ja mums būtu Latvijā tāda šķīrēties institūcija un tāds regulējums. Ļoti ceru, ka mēs pie tā ļoti drīz arī nonāksim. Jā, bet saki, viss tevis minētais tā reforma lielā mērā, tā kopsavelkot,
virza uz to, ka cilvēkiem, strīdniekiem, uzņēmējiem, komersantiem varētu būt lielāka uzticamība iepratim, par šķīrēties darbību, jo tur var pārbaudīt, var iesaistīt valsts tiesu, var tātad nevis pārsūdzēt, bet apstrīdēt, un vēl citas lietas, ko tu minēji, tā kā es varētu justies drošāks iesaistoties šādā strīdus procesā. Bet kā ir ar pašu šķīrētiesas sastāvu, šķīrētiesnešu sastāvu, vai šī reforma vai kāda vēl nākotnes reforma varētu skart arī to, ka tur patiešām ir cilvēki tikai ar labu reputāciju, nevainojumu, zinoši, uz kuriem es varu paļauties kā strīda dalībnieks? Jā, tas ir ļoti būtisks jautājums, un tieši šķīrētiesneši ir tie, kas izvērtē lietas materiālus un kas arī izlēm to lietu. Arī šīs reformas ietveros ir izmaiņas attiecībā uz šķīrētiesnešiem, un vairs nav obligāti šķīrētiesnešu saraksti, kas bija iepriekšējā likumā iestrādāti, un plašāks personu loks var tikt izraudzīts un nozīmēts kā šķīrētiesneši. Vairāk nav vajadzīga tikai juridiskā izglītība, tie var būt ar celtniecību, ar kādām tehnoloģijām saistītām nozarēm personas, kurām ir tieši tās ļoti specifiskās, varbūt tehniskās zināšanas, kas ir vajadzīgas tajā lietā. Un tad tas ir pušu ziņā apzināt šos te ekspertus, kuri ir piemērotākie lietai, tieši izraudzīties šos ekspertus, un arī šis ekspertu sastāvs, šķīrētiesnešu sastāvs, piemēram, ja viņi ir 3, var būt arī diezgan dažāds. Viens var būt tehniskās nozares pārstāvis, otrs var būt jurists, trešais var būt ar mediācijas ievirzes speciālists. Un tad tā veidojas ļoti laba kombinācija, kā vispusīgi, gan faktu ziņā izskatīt lietu, gan arī tīri ar tādu biznesa pieeju. Un tas atkal dod komfortu, tādu paļāvību komersantiem, ka tiek sasniegts labākais iespējamais rezultāts. Un, protams, arī šī tiesa uzraudzība. Tas arī ir būtisks tāds solis, lai arī šķīrētiesneši pēc iespējas pacenstos, izdarītu to labāko, ko var izdarīt tajā lietā. Saki, es zinu, ka tu ļoti sen jau esi bijusi saistīta ar šķīrētiesām, un esi arī bijusi šajā darba grupā, kas strādā pie likumgrozījumiem, un esi bijusi saskarē ar citu valstu šķīrētiesām, kurām ir daudz senāk pagātne nekā mūsu. Ko tu redzi kā nākamos soļus, kas varbūt būtu vajadzīgi, lai patiešām šo paļaušanos uz šķīrēties kā uzticamu institūtu arī Latvijā mēs panāktu? Kas vēl ir jāizdara? Protams, paies kāds laiks, kamēr mēs redzēsim, kā tiek piemēroti jau esošie likuma grozījumi. Tas ir laika gaitā process, kas sastāv gan no tās daļas, ko mēs redzēsim šķīrētiesu darbā, gan arī tiesu darbā. Un kā vēl viens ļoti būtisks attīstības posms ir šķīrēties reglamentu pārskatīšana, un tas ir šķīrēties institūcija lauciņā. Es esmu mazliet apskatījusies šos reglamentus, un es neesmu pamanījusi tādas kardinālas izmaiņas. Šīm izmaiņām noteikti ir jābūt, jo ir jābūt skaidram tam procesam, tai kārtībai, kā piemēram šķīrētiesa lūdz tiesas iesaisti, kā tiek maksātas nodevas vai papildus izmaksas. Tas ir noregulēts starptautiskās šķīrētiesās, piemēram, Stokholmas šķīrētiesā, tas ir ļoti skaidri atrodams viņu mājaslapā, un noteikti būtu sagaidāms, ka arī Latvijas vadošās šķīrēties institūcijas arī pārskata savu darbību, savus reglamentus, arī savas mājaslapas un iestrādā šo te jauno regulējumu, lai tas būtu ļoti skaidrs un nepārprotams interesantiem, kuri vēlās risināt savus strīdus šķīrētiesā. Noteikti ir arī jāstrādā uz to, lai ieviestu platformas šķīrēties risināšanai. Šādas platformas ir, piemēram, Stokholmas šķīrētiesā, kas ir ļoti draudzīga lietotājiem, ļoti ērti izmantojama. Arī ICC un citās šķīrētiesās ir šīs platformas, kur faktiski visa dokumentu iesniegšana, aprite, saziņa notiek ar šīm platformām.
Un Latvijā šķīrēties institūcijām ir iespēja pašām veidot pilnīgi no jauna šīs platformas, ir iespēja arī sadarboties ar starptautiskām šķīrēties institūcijām un iegūt šīs zināšanas un pieredzi, lai atkal pašas ieviestu savu lietu izskatīšanā. Jā, un darba grupā strādājot pie šīm izmaiņām regulējumā, bija gan priekšlikums, gan arī diskusijas, kura būtu piemērotākā tiesa, kā atbalsta tiesa šķīrētiesu procesiem. Un šī brīža pieredze Skandināvijas valstīs un citās Eiropas valstīs ir, ka parasti tā ir kāda specializēta tiesa, kas izskata komercstrīdus, vai arī apelācijas instances tiesa. Un šāds priekšlikums bija arī darba grupai, tomēr ņemot vērā, piemēram, ekonomisko lietu tiesas kapacitāti un apgabalu tiesas lietas kapacitāti, tika izlēmts, ka šobrīd tās ir pirmās instances tiesas, kas sniedz atbalsta funkcijas šķīrēties lietās. Tomēr uz priekšdienām būtu jādomā un jāvirsās uz to, ka tā ir ekonomisko lietu tiesa. Un ļoti gribētos cerēt, ka ar laiku, pēc kādiem gadiem, kad tiek palielināta ekonomisko lietu tiesas kapacitāte un arī lietu loks, kurus izskata šī konkrētā tiesa, tad arī ekonomisko lietu kompetencē tiktu ietverta atbalsta funkcija šķīrētiesai. Tas ir ļoti svarīgi, jo tā ir tieši tā tiesa, kas akumulē tās lietas, kas ir saistītas ar komercdarbību, ar komersantiem, ar dažādiem biznesa lēmumiem, un šīs prasmes ir ļoti vajadzīgas un noderīgas arī sniedzot atbalsta funkciju šķīrēties lietās. Un vēlreiz es gribu atgriezties pie tā, ka cik ļoti svarīgs ir uzticēšanās aspekts šķīrētiesām, un ļoti priecē tas, kad šogad ir redzama komersantu pastiprināta interese par šķīrētiesām gan Latvijā, gan ārvalstīs, par procesu, par dažādām iespējām, un redzams, ka ir ļoti daudz visiem jāmācās, lai mēs Latvijā apgūtu to, kas ir iespējams jau arī un pieejams citās valstīs un citās šķīrēties institūcijās. Un ļoti priecē arī tas, ka Latvijā veidojās tāda kā šķīrēties entuziastu un praktiķu kopiena, kas ar savu pro bono darbu un starptautiski iegūtām zināšanām un pieredzi arī veido šo šķīrēties vidi Latvijā. Labi, liels paldies Daigai par vērtīgu ieskatu šajā šķīrētiesu reformā un arī skatu uz priekšu, ko tad vēl vajadzētu. Ja kādam no klausītājiem ir kādi varbūt specifiski jautājumi par šķīrēties reformu vai to darbību, tad jūs droši varat tos iesūtīt Eleks Kļaviņš Facebook lapā kā komentāru, kā arī ieteikt tur kādas tēmas turpmākajiem raidierakstiem. Paldies! Espresso ar Eleks Kļaviņš. Koncentrētas sarunas par aktualitātēm juridiskajā jomā.